Gunārs Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gunārs Rēders. Eiropa – mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Labdien! Tiem, kas ir pieraduši redzēt šeit studijas krēslā Gunāru Rēderu, es varu teikt, ka es šeit esmu tikai uz laiku. Uz šo un vēl uz nākamo raidījumu. Pēc tam viss būs pa vecam. Bet šodien mēs runāsim par demogrāfiju. Un mēģināsim noskaidrot, vai tas ir mīts, ka pēc 100 gadiem Latvijā diez vai vairs būs palikuši latvieši, kas šeit dzīvos. Un vai mums par to ir jāuztraucās? Varbūt mums ir vairāk jāuztraucās par to, ka jau šobrīd šai valstī ir pārāk maz jebkuras nacionalitātes gados jaunu cilvēku, kas varētu nopelnīt pensijas priekš tiem, kas ir vecāki. Es esmu dzirdējusi, ka nacionālā ideja ir drusku vecmodīga un vairāk piedien 19. nevis 21. gadsimtam. Man jāsaka, visā Eiropā jau cilvēku skaits kļūst mazāk un sarūk ne tikai latviešu, bet arī itāļu un francūžu skaits. Mēs vienkārši uzvedamies tāpat? Jā, nē, tomēr tie ir tikai atsevišķas, tikai 7 Eiropas valstīs iedzīvotāju skaits strauji samazinās. Pārējās valsts diezgan labi pieaug. Bet te es tomēr gribu oponēt tik strauji, kā mēs esam uzņēmuši kursu šodien, ka mēs burtiski taisamies 3-4 paudžu laikā pazust. Es domāju, ka tas nav pareizi. Un tad es arī gribētu teikt, ka liela daļa latviešu tomēr varbūt arī ir vecmodīgi, ka mums ir svarīgi būt latviešiem. Un, protams, ka tas nav tāds tīri ekonomiski izskaidrojams fenomens, kāpēc mums ir svarīgi būt latviešiem, ja, jo ekonomisko argumentu tur ir diezgan maz. Bet tad, ja mēs tomēr runājam par kaut kādu latviešu kultūru, latviešu valodu un latviešiem kā tautu un valsti, nu tad nav lielas jēgas tiešām, ja mēs nerūpējamies par to vismaz tuvākajām paudzēm. Tad, kad mēs sakām mēs, man vienmēr šķiet interesanti noskaidrot, vai tas ir mēs tāds politisks kopums, kas saistās ar valstiskumu, vai tas ir mēs tādā individuālā līmenī. Es, tu. Es domāju, visi, kas asociējās ar šo vārdu mēs, jā, visi tie, kas dzīvo Latvijā, kam ir svarīgi, teiksim, šās idejas. Kā jums šķiet, vai ir iespējams palielināt bērnu skaitu, klauvējot pie katra cilvēka individuālās sirdsapziņas? Tas nav godīgs jautājumu uzstādījums. Svarīgi ir ļaut visiem tiem latviešiem, kas grib tik daudz bērnus, nu, piemēram, 2 vai 3, mēs zinām, pēc aptaujām. Tik daudz, 2 jau ir tik daudz? Nu, tas ir par veselu pusi, respektīvi, tas ir 2 reizes vairāk nekā šobrīd latviešu aptaujās. Vidējais latviets vēlās 2,5 bērnus, bet piedzimst tikai, nu, tagad pavisam tikai 1,1, 1,2. Tātad ir jādod iespējas, jāļauj visiem tiem latviešiem, kas vēlās šos dažus bērnus tomēr radīt. Mums ir jāļauj iespēja katrai latviešu ģimenei radīt tik daudz bērnu, cik viņi vēlās, bez diskriminācijas, jo šobrīd notiek diezgan liela diskriminācija, jo viņiem ir mazākas algas, mazāki ienākumi, visi tie, mēs varam salīdzināt viens bērnu pāris ar 2 bērniem un viens bez bērniem. Faktiski socioloģiskie pētījumi jau, man liekas, gadus 5 atpakaļ uzrādīja pilnīgi skaidru tendenci. Katrs nākamais bērns pietuvina ģimeni nabadzības slieksnim. Un tas nav taisnīgi. Un faktiski tas jau arī ir ierakstīts valsts dokumentos, kas saistās ar atbalstu programmām ģimenei. Tad to mēs esam konstatējuši, tā tas ir. Labi, kā mēs šo netaisnību varam novērst? Es jau gribēju atkārties un par to iepriekšējo jautājumu, kas tas ir mēs latvieši. Ir ļoti daudz cilvēku Latvijā, un es esmu viens no tiem, manuprāt, labajiem piemēriem, kad es vairs neasociējos pilnībā kā tikai es kā latvieti, jo ir tā, ka mani jau bērni vairs nav tikai latvieši un tāda ļoti daudz nevajag dažādi. Skatīties tik šauri uz to, vai akurāt abi vecāki ir latvieši, vai tur jāskatās plašāk. Jebkurš, kurš dzīvo Latvijā un runā latviski, ir latvietis. Plašākā nozīmē. Piekrīt, bet tā ir būtiska tā paradigmas maiņa, jo mēs parasti vairāk, ja es skatos, ko mēs saprotam, mēs te latvieši, mēs ļoti pa daudz, manuprāt, esam sabiedrībā nofokusējušies uz tiem, kuriem ir tā latviešu izcelsme. Mums tātad pirmkārt ir jāsāk respektēt tie savi līdzcilvēki, kuri šeit dzīvo un ir gatavi sevi identificēt ar Latviju. Un tie jau ir pietiekami labi latvieši. Tie ir ļoti labi latvieši, un mēs pat labākus nevarēsim nekad vairāk iegūt. Daudz izcili piemēri, kas pēc asins izcelsmes nav. Piemērs. Tas Džordžs Stīls,
vai diezgan daudz gan ir no krieviem, tur gan Natālija Jansona un Irīna Pīgozne, un es varu saukt tur simtiem. Bet pirms mēs to darām, es tomēr gribētu, lai mēs izrunātu vēl dažus aspektus, kas traucē lielākam bērnu skaitam ģimenē. Tu teici, mēs liedzam vecākiem, kur grib vairāk bērnus, šos bērnus ģimenē arī laist pasaulē. Jā, mēs uzskatām, ka viņi ir kā kaprīze. Mūsu sabiedrībā no lēmumu pieņēmējiem viedokļu bērni vispār netiek uzskatīti kā vērtība. Un to mēs redzam ikdienā. Mums nav nepieciešamais skaits bērnu dārzu. Mums nav nepieciešamais atbalsts īpaši tām ģimenēm, kur dzimst bērni un kur mammas nav iepriekš strādājuši. Mums, tad, kad ievieš automašīnas nodokli tikai pēc atsevišķu grupu skaļiem protestiem, mēs saprotam, ka ģimenei ar lielāku bērnu skaitu ir tiesības saņemt atlaidi. Mēs atceramies, ka bērni ir ģimenei. Energo tāpat. Vispirms uzlika nodokli, to augsto tarifu visiem, tad pēc mēneša atcerējās, vai sabiedrība atgādināja, ka ir bērni. Manā izpratnē. Ļoti pareizi saki, jo tu jau runā par cilvēku tiesībām, un nes kāpēc cilvēku tiesības joprojām netiek attiecināts uz bērniem vēlēšanu izpratnē. Visas citas tiesības, īpašumtiesības, tiesības uz izglītību, uz visu pārējo, uz mantojumu, tās viss ir nodrošināts. Man liekas, ka šī ir ideja, kura līdz šim ir pārāk maz par aprunāt. Es teiktu tā, mēs diezgan daudz esam runājuši, ka būtu jau labi finansiāli īpaši atbalstīt ģimenes ar bērniem, bet tas nav iespējams ne caur nodokļiem, nekā savādāk. Varbūt mēs varam dot viņiem liekas balsas vēlēšanās. Tas faktiski neko nemaksāt. Ja man ir 3 bērni, man ir 3 balsas par bērniem un 1 par sevi, tad man ir 4 balsas. Un ja tu adoptēsi, tev būs 4. balss. Lūk tā. Bet, paldies Dievam, mums vēl ir ģimenes, kurām ir vairāk nekā 2 un pat vairāk nekā 3 bērni, lai arī nav ne finansiāli pabalsti, ne liekas balsis vēlēšanās. Par vienu no šādām ģimenēm viņiem ir 4 bērni, tūlīt mūsu nākamais sižets. Eiro, mīti un realitāte. Daini Jankalne, Gunārs Sēders, mīti, realitāte. Mārcis un Ilona sarēķina, ka ir precējušies 17 gadus. Ir diezgan daudzas lietas, kas viņu ģimeni atšķir no Latvijas statistiski vidējās. Vispirms jau viņiem ir 4 bērni. Es pats esmu no 4 bērnu ģimenes, man tētis un mamma katrs bija no 5 bērnu ģimenes, un tādā ziņā es domāju, ka tas, ka ļoti maz bērnu, tas man arī neliekas kaut kā īpaši latviski, tā es neteiktu. Es varu arī saistīt to ģimenisko ar latviskumu ļoti. Vismaz 3 bērniem ģimenē būtu jākļūst par latvisku parādību. Pretējā gadījumā pēc 100 gadiem latviešu skaits šajā teritorijā tagadējā 1,5 miljonu vietā būs sarucis līdz 250 000. Tā spriež Mārcis. Tomēr liela un draudzīga ģimene iespējama tad, ja neviens nejūtas upurējis, karjeru, brīvo laiku vai vēl kādas iespējas. Mārcis un Ilona savam modelim tuvojušies pamazām. Mums bija tā, ka vīrs atnāk es visu dienu ar viņiem ņemos, vīrs atnāk no darba un man apmēram, lūdzu, te ir tavi bērni. Man ir apnikuši viņi šodien. Katrā ziņā mēs abi esam ar tādu pārliecību arī, ka nav tā, ka tagad es neņemu šos te pa virtuvi vai kā. Mēs viens otram palīdzam visās lietās pilnīgi, teiksim, ja es redzu, ka Ilona ir nogurusi vai kā, tad es pabeidzu to māju tīrīt vai tās pusdienas gatavot vai tā. Viņš saprata, ka ir grūti visu izdarīt. Gan pusdienas uzvārīt, gan māju iztīrīt. Es tāpēc ļoti augsti vērtēju Ilonas darbu. Ilonas māte ir latvieta, bet tēvs ungārs. Savu dedzīgo dienvidu temperamentu viņa no sākta gala ir redzējusi ne tik vien kā ieguvumu, bet arī kā iespējamu nesaskaņu avotu. Tomēr nemazāk nopietnas pārbaudījums ģimenē varētu kļūt Mārča darbs. Uzaudzis Vācijā, viņš latviski un vāciski, tagad gan arī ungāriski, runā vienlīdz brīvi. Un Mārča pamata darbs ir tulkošana Eiropas Savienības institūcijās. Tas nozīmē nemitīgus pārbraucienus starp Briseli un Rīgu, kā mājinieki pacieš nedēļām ilgās prombūtnes. Tik gar tie posmi nav. Es nedēļas nogalē vienmēr esmu mājās, un es arī neņemu tik daudz tos darbus, cik man dod, teiksim tā. Ir kolēģi, līdzīgi kā es ārštāt tulki, kas braukā uz tām iestādēm, katru nedēļu, cik var. Bet man ir tāds kā limits, kādas 10 dienas tā apmēram mēnesī.
un tad es vairāk arī negribu būt prom no mājām tieši šī iemesla dēļ. Un tad es meklēju vēl te Rīgā kaut kādas tulkošanas darbiņas klāt. Māķis teica, ka cilvēki pārprot, ko īsti nozīmē laba dzīve, mēģinot pelnīt un tērēt pēc iespējas vairāk. Esot smieklīgi, ka pat pārtikušajā Vācijā nākas dzirdēt, ļaudis nevarot atļauties 3., kur nu vēl 4. bērnu. Latvijā daudzi vīrieši kaut kā viņi domā, ka, nu, ja viņi atnesīs to naudu mājās, tad jau ar to viņi būs ļoti labi tēvi, bet tā jau nav. Bērniem jau ir vajadzīgs tēvs, tas ļoti svarīgi ir. Tādā salīdzinājumā ungāru vīrieši tiešām gatavo ēst mājās lielāko daļu. Iet ekskursijās ar bērniem, pavada daudz laika, un tas kaut kā te Latvijā, man liekas, nav tik parasts. Nu, ka, piemēram, vīrietis taisa vakariņas visiem vai taisa tortu meitai dzimšanas dienā, ja, ka tas, nu, Latvijā nav tik izplatīts. Un tomēr ar 4 bērniem atvaļinājums siltajās zemēs ir te neiespējams, kamēr vienīgā atvase ļauj rīkoties ar ienākumiem daudz brīvāk. Statistika rāda, ka īpaši Latvijā katrs nākamais bērns ģimeni pietuvina nabadzības riskam. Vai 4 bērnu vecāki no tā nebaidās? Man bija tad, kad mēs no Vācijas atbraucām. Un tāpēc, jo Vācijā ir tiešām sociāli nodrošināti pilnīgi. Tur ja arī vīrs nomirst, tad arī vienkārši ir tik lieli tie pabalsti, kad par mierīgi izskolot visus bērnus. Un, jā, nu, tādā ziņā ir jāpaļaujās uz Dievu. Nu, visu mēs nevaram izplānot, kā būs, vai tiešām tās finanses pietiks. Nu, nepietiks, neizmācīsies Kembridžā. Vai atkal mācīsies pārējie strādās un palīdzēs tam vienam, es nezinu, bet... Jā, es domāju arī, ka no vienas puses tā varētu teikt, ka mums ir vieglāk runāt, jo mums nav šo materiālo rūpju tā akūti un arī līdz šim nav bijušas. Un, ja Dievs dos, arī nebūs, bet es domāju, ka bieži cilvēki arī ļoti pārskatās to, ka liekas, ka tam bērnam pirmkārt viņam vajag to materiālo nodrošinājumu. Tas nemaz nav tā. Īstenībā bērniem daudz svarīgāk ir tas miers mājās, tā mīlestības starp vecākiem un katrs, kas pajautās kaut kādiem bērniem, kas ir uzauguši kaut vai trūcīgos apstākļos, bet saskanīgā mīlošā ģimenē, viņiem būs laimīga bērnība un viņiem nekas nav pietrūcis, bet ja bērns auga arī miljonāru ģimenē un vecāki tur ir šķīrušies un tā tālāk, viņš uzaugs nelaimīgs. Tā kā tas materiālais bērnam nav ne 1., ne 2., ne 3., ne 4. vietā. Vecāki bieži par to ļoti zūdās, bet bērnam tas īstenībā ir tālu. Tas nav no svarīgākajiem. Latvijā attieksme pret bērniem mēdz būt liekulīga. Presē sajūsminamies par daudz bērnu ģimenēm. Savukārt, izejot uz ielas, mamām nāks sastapties ar neiecietību, nevis atbalstu. Ja cilvēkam ir bērni, tad to neuztver tā, kad es esmu piedzīvojis, kad es pasaku, kad man apmēram 4 bērni, tad droši vien finansiāli ir grūti. Tad ir grūti. Nodrošināt, nelabvēlīgi droši vien, jā. Nu, ne tikai tas, jā, bērni droši vien greizsirdīgi viens uz otru, nu, droši vien tāpēc ir tādas un tādas grūtības. Un es domāju, ka to ir jāmaina. Kad drīzāk, ja dzird to, ka 4 bērni, tad viņiem gan ir forši un cik tas ir jauki. Mārcim ir ar ko salīdzināt. Tiem, kas strādā Eiropas Savienības institūcijās, bērns nozīmē lielākas privilēģijas. Nu, piemēram, viņiem tur kaut vai tiem pašiem, kas strādā Eiropas parlamentā vai komisijā, viņiem uzreiz ir diezgan jūtama algas pielikuma, tikko viņiem tur bērni ir un visādi atvaļinājuma dienas papildus un tam līdzīgi. Gobiņu ģimenei vairāk kārt ir bijusi izvēle atgriezties Latvijā vai palikt, kur nu kuro reizi, Vācijā, Briselē, bet varbūt Ungārijā. Drusciņ bija jau arī tādas pārdomas varbūt, bet nu atgriezāmies Latvijā, tāpēc, ka lielā mērā arī tieši tāpēc, ka mēs domājam, ka te varbūt mēs vairāk esam arī vajadzīgi. Nevis tāpēc, ka te būtu daudz vieglāk vai jaukāk vai saulaināk kā Ungārijā, bet tāpēc, ka te Latvijā mēs vēl vairāk jūtam to, ka katrs cilvēks ir ļoti svarīgs.
Raivi, lūdzu, nāciet šurp. Labdien, tātad, Raivi Zinters, ko jūs teikt par to ideju, ka cilvēkiem, kuriem ir bērni, viņu personiskajā balsī nāk klāt arī vēl bērnu balss? Man būtu 4 balss, jums būtu 3. Mēs esam... Pašlaik būtu 3, jā, es ceru, ka ar laiku būs vairāk. Pašlaik mums jābūt atvērtiem visiem tiem priekšlikumiem, kas vecākiem ar bērniem liek justies īpašākiem šajā valstī. Bet Ungārijā jau gatavo referendumu par šo. Šis pats jautājums dienu pirms zemestrīces tika pacelts Japānā, nu tagad zemestrīces dēļ tas varbūt uz kādiem gadiem atliksies. Arī Vācijā par to diskutē, tā kā tas nemaz, nu nav vēl pirmā valsts, kura to ir pieņēmusi, bet arī sieviešu tiesības balsošanai kādreiz viena valsts sāk. Tiesības evolūcionē. Bet es domāju, ka tas ir Latvijai vispār kopumā raksturīgs. Mēs zinām, ka tā problēma pastāv, bet mēs neesam gatavi aktīvi rīkoties. Tāpēc, un pieņemt sev nepieciešamos lēmumus. Man tāda iespējas, mēs esam zināmā mērā bezatbildīgi. Piemēram, universitāte. Universitāte nav politiska organizācija. Universitāte varētu jau ātri ieviest speciālu politiku attiecībā uz studentiem, kurām ir mazi bērni mājās. Ja Islanda to ir izdarījusi un studentei, kurā ir jaundzimušais, viņai var piemērot īpaši individuālu mācību plānu, un viņa no universitātes nefinanciāli, bet ar atbildību tiek atbalstīta. Mums katra studente ir atstāta savā ziņā, tā, kura ir laba galva, viņa cenšas, bet mums nav pat vienota atbalsta sistēma. Pasniedzēji pat mēģina atrunāt. Ir diezgan daudz studentes, kas sūdzās, ka pēc tam, ka viņas ir, teiksim, jau sāk gaidīt bērniņu, tad pasniedzēji pārmet, nu, kur tu tā steidzies, tev vēl vajadzēja nobeigt šito diplomu, varbūt tālāk uz maģistratūru. Vēl viena lieta, kas man šķiet pilnīgi netaisnīga, ka sieviete, kura izvēlas veidot kuplu ģimeni, vecumdienās nonāk diskriminējošā stāvoklī. Iepratīm tai sievietei, kas ir dzīvojusi sociāli aktīvu dzīvi, ceļojusi, baudījusi dzīvi, veidojusi karjeru. Jūs domājat, nomaksātie nodokļi un saņemt pensiju? Tieši tā, tātad pensijai manā skatījumā, mūsu organizācijas skatījumā viennozīmīgi būtu jābūt piesaistīti arī tiem sociālajiem nodokļiem, kurus ir iemaksājuši bērni. Nemaz nevajag gaidīt vecumdienas. Sievietes tiek diskriminētas tanī brīdī, ka viņas nevar iekārtot Rīgā savu bērnu bērndārzā. Arī vīrieši tiek tajā brīdī diskriminēti, kas ir tēva galā. Jā, bet, teiksim, ļoti bieži tās ir mātes, kas paliek mājās ar šiem bērniem, un viņas tiek izstumtas no darba tirgus uz daudziem gadiem tikai tāpēc vien, ka Rīgas doma kroniski nevēlās šo jautājumu nokārtot. Un tā ir tikai Rīgas īpatnība. Nedz Tallinā tādas rindas ir, apmeklē bērndārzus 92% no bērniem virs 3 gadiem. Nedz Viļņā varbūt ir pusgadi jāpastāv rindā. Nekur citur arī Eiropā tādas bērndārza rindas nav. Tā ir Rīgas īpatnība. Mums ir bijušas tikšanās ar māmiņu organizāciju pārstāvjiem. Mēs šo problēmu ļoti labi apzināmies, un es varu jau šobrīd solīt, ka no mūsu puses, ja neizdosies vienoties ar valdošo partiju pārstāvjiem, no mūsu puses nāk šādu priekšlikumu, ka valstiskā līmenī būtu jāatrod veids, kā atrisināt to, lai šī nauda reāli sekot bērndārza neatkarīgi tas, vai tas ir uz privāto bērndārzu. Manā skatījumā arī tad, ja māmiņa bērnu audzina mājas apstākļi. Es gribēju pieminēt, parādīt, ka šis piemērs, ka mēs darīsim to, ko mēs esam iesākuši, mēs pabeigsim kaut kādas vecās lietas, mēs turpināsim uz vecos stereotipus, ir nogalinoši bīstams Latvijā kā tādā. Mums ir tāds lozungu nacionālisms. Nav taisnība. Mūsu demogrāfijas apakškomisijas izveidas ierosināšana bija viens no mūsu pirmajiem darbiem. Mēs nevaram visu izdarīt vienā rāvienā, bet šajos 4 gados demogrāfija un izglītības jautājumi, kas arī īstenībā ļoti cieši saistīti, būs lieta, par ko mēs ārkārtīgi daudz Es domāju, ka mums šajā diskusijā mums ir reāli jāapspriež ties iespējas, ko mēs varam izdarīt. Manā ieskatā mums ir pirmkārt jāuzņemas katram savu individuālu atbildību. Es esmu darījusi, es esmu savu bērnu bērndārzā rūpējusies par bērnu drošību, piemēram. Un uzspiedu uz Rīgas domē, es uzspiedu ar tiesas palīdzību uzcelt žogu bērniem. Un pateikt bērndārzam žogu un pateikt to, ka Rīgas domē nav iemesli pateikt, ka viņiem nav naudas. Viņiem ir naudas ļoti daudz. Manuprāt, ka starp deputātiem joprojām vairums, tāpat kā latviešu sabiedrībā, ir, kas uzskata šo demogrāfiju par kaut kādu nevajadzīgu greznību, par kaut kādu mītu. Vajadzīgu skaistām runām, nu tā es varētu teikt. Es arī skatījos rīcības plānu, ko Labklājības ministrija šobrīd izstrādā, lai realizētu ģimenes atbalsta valsts politiku.
tāds rīcības plāns arī šobrīd tiek izstrādāts. Un tur faktiski visas aktivitātes ir saistītas ar to, lai mainītu cilvēku domāšanu. Par labu tam, ka ir jāprecās, par labu tam, ka ir jālaiž pasaulē bērni. Turpat ir paredzēti pasākumi, lai izskaidrotu cilvēkam juridiskās sliktās sekas, ja viņš neprecās. Un tādas lietas. Bet tas ir tāpēc, ka ir pieņemts politiskais nepareizais lēmums, ka šai ģimenes atbalsta politikai nekāda finansējuma nākošos 3 gados nebūs. Jo ģimenes atbalsta valsts politika līdz 2017. gadam faktiski nesaņems nevienu santīmu papildus finansējumam. Tas ir visiem politiķiem skaidrs. Tad, principā, mēs vajadzētu būt godīgiem un pateikt, mīļie pilsoņi, ģimenes atbalsta politika mums nākamos 6 gadus izskaudīsies kā smadzeņu skalošanas politika. Ne, un turpinot latviešiem izmirst. Jā, turpiniet dzīvot kā līdz šim, baudīt līdzinājās grūtības, bet domājiet par to savādāk. Jau šī saima sastāvā mēs esam pirmajā šajā saimā, mēs bijām tie, kas balsoja par to kopā ar Labu Latviju, kur nebūtu. Jūs, es domāju, ka nevarēsiet teikt, ka mums ir kaut kādas politiskās simpātijas pret viņiem, bet šāda kombinācija bija par to, lai māmiņa algas izmaksā 2 gadus sākot no 13. gada. Tā kā nevar teikt, ka nav šo konkrēto lēmumu. Lūdzu, tādā gadījumā vēlētāji izdariet izvēli, skatieties, kam ir kādas vērtības un kas ir gatavi arī ne tikai nodarboties ar smadzeņu skalošanu, bet lemt par konkrētiem ekonomiskām rīcībām. Droši nebūtu godīgi tagad, ja jūs sajustos, ka tas ir tāds milzīgi braukšana pāri jūsu personai, jo jūs šeit esat vienīgais politiķis. Bet jautājums arī vienmēr ir par šo naudu, par ko mēs jau runājam. Ne jau var nopirkt tos bērnus. Viņus nevar nopirkt, bet viņus arī nevar panākt ar smadzeņu skalošanas politiku. Ja starp vēlētājiem būtu pietiekoši daudz, kas to viņiem prasītu, bet latviešu vēlētājs neprasa. Vai jūs redzat, ka ir iespējams atrast tādu retoriku tai demogrāfijas jautājumu risināšanā, ka tas varētu būt ļoti sabiedrību vienojošs jautājums, jo tas, lai bērni viegli, skaisti un atbalstām varētu būt ģimenēm, tas taču interesē visus, pilnīgi jebkuru, kas ir šeit, pilsonis un arī nepilsonis. Krieviem tā dzimstība ir vēl zemāka par latviešiem. Teiksim, mūsu tad Krievi un Baltkrievi un Ukraiņi izmirst pa vienu paudzi ātrāk par latviešiem. Tas man nekāds kā jūs redzat, vai jūs neredzat, ka šis būtu ļoti labs veids, kā konsolidēt sabiedrību? Jā un nē. Tātad, jā, tādā ziņā, kas jau arī šodienas komisijā aicināja visas partijas, sākot no Saskaņas centra, beidzot ar Vienotību un Nacionālo apvienību, ka demogrāfija tā ir šobrīd tik degoša lieta, ka tur ir jābūt šai absolūtai vienotībai. Kādēļ nē? Nē, tādēļ, ka mums nevajadzētu arī izvairīties no tā, ka mēs sevi uzrunājam un identificējam ar latviešiem. Jā, es esmu Latvijas pilsonis, jā, es esmu Eiropietis, bet es nekad nenoliekšu to, ka es esmu latvietis, un ko ir ārkārtīgi būtiski, lai tieši latviešu tauta, latviski runājoši cilvēki saglabātos pēc iespējas lielākā skaitā un sev atražot. Tieši tāpat kā Krievs sev var identificēt ar Latvijas pilsoni, ar latviski runājušu Latvijas pilsoni un ar Krievu, tāpat es sev varu identificēt ar latvietu. Un, manuprāt, tas tieši otrādāk, tas ir jādara. Tas ir jādara gluži vienkārši tāpēc, ka mēs nerunājam tikai par mehānisku dzimstības un mirstības un iedzīvotāju varbūt kaut kādām mehānisku skaitu izmaiņām, bet mēs varbūt runāsim arī par imigrāciju, par to, kādu mēs vēlamies iedzīvotāju sastāvu, uz kādām vērtībām jābalstās šī iedzīvotāju sastāvu. Un iespējams, ka tad, kad ja šī dzimstība turpinās tik bēdīgā līmenī uz priekšu, tad tā masveida imigrācija, kas sāksies pēc kādiem gadiem 10, arī ļoti pat savienos latviešus ar krieviem, jo tās atšķirības, kas ir starp latviešiem un krieviem, liksies vairs nenozīmīgas pret tiem jaunienācējiem. Lai atrisinātu demogrāfisko situāciju vai vismaz uzlabot to, nav vienas brīnuma recepts. Tas attiecās gan uz vērtībām, gan uz ekonomisko attieksmi, gan uz ļoti daudz ko citu. Katra individuāla atbildība arī šeit. Ar laimi Eiropā arī ir vērojama šī viedokļa evolūcija, jo pirms gadiem 5, kā man stāstīja šādas, piemēram, Eiropas prezidējošās valsts konferences par demogrāfiju, kur atklāja prezidents, nebūtu bijis iespējami, jo to uzskatīja par tādu mazliet kā politisku nekorektu vai, kā teica, negatīvo prioritāti. Jo valstī, vispār ģimenes politiku kā tādu, jo tās ir cilvēku individuālās brīvības un valstī nav tur daudz ko iejaukties, bet būtībā tas ir, jo ja valsts plāno savu ilgtspējību, finansiālo vai ekonomisko, tad ir bezatbildīgi neplānot arī cilvēku resursu ilgtspējīgi, savas tautas turpināšanos, šo valsts pilsoņu. Šī ir ļoti interesanta tēma, kurai es aicināšu mums pieskarties ļoti cieši pēc nākamā sižeta. Eiropa, mīti un realitāte. Daini Jankāne, Gunārs Sēders, mīti, realitāte.
Katru gadu Eiropas Savienībā par 2 miljoniem pieaug to cilvēku skaits, kas vecāki par 60 gadiem. Un katru gadu Eiropiešu mūža ilgums palielinās par 2 līdz 3 mēnešiem. Un to mēs ne tikai zinām, to mēs varam arī ieraudzīt. Paskatoties sevišķi vācu filmas, kur vairs nav viens vienīgais pāris, 20-gadīgais skaistais pāris, kurš satiekās un dabūnās, bet ir arī 40-gadīgi, pat 50-gadīgi cilvēki, kuri aprecās. Un to mēs varam redzēt veikalos. Ja Vācijā veikalā ieiet cilvēki, kuriem jau ir pār 50 vai 60 gadiem, tad ļoti bieži var redzēt, ka pārdevēji pret šiem cilvēkiem izturas uzmanīgāk nekā pret jaunajiem, jo viņi zina, ka šiem gados vecākajiem cilvēkiem ir dzīves gaitā iekrāti līdzekļi un ka viņi varēs tiešām kaut ko arī dārgu nopirkt. Gluži likumsakarīgi vecāks kļūst arī filmu un skatuves zvaigznes. Vēl nesen būtu grūti iedomāties, ka 20-gadnieki fanotu par tādiem senioriem kā Madonna, Rolling Stones vai mūsu paša Eolika. Galvenā lieta ir tava iekšēja pašsajūta. Vai tu dzīvo tāpēc, ka tu piedzimi? Un tāpēc tu dzīvo. Un tava dzīve ir apkrāta ar pienākumiem. Pienākumu pret bērniem, pret darbu, pret vīru, pret kolēģiem, pret draugiem, pret valstī, pret firmu, pret jebko. Pret priekšnieku, ja? Vai tu dzīvo tāpēc, ka tev ir interesanti? Ja mēs paskatāmies oficiālie dokumenti uz to aicina, piemēram, Pasaules veselības organizācija, kā viņa definē veselību, tā ir fiziska labsajūta, tā ir emocionāla labsajūta un tā ir sociāla labsajūta. Un tālāk tiek pielikts galā tas, ka, protams, katram cilvēkam pašam ir pamatā atbildīgi par to, lai viņš justos labi visās šais 3 ziņās. Vecums maina savu dabu. Tas kļuvis pašapzinīgs, pievilcīgs, un vismaz Rietuma Eiropā vecums ir arī pārticis un veselīgs, un neko daudz nav zaudējis no savas seksuālās pievilcības. Nopietni, ja? Pagaidām es nesaprotu, ar ko 50 sliktāk par 40 vai par 30, kurš tā starpība. Es nesaprotu. Ne tikai labs izskats un vēlme baudīt dzīvi vieno paudzes Eiropas Savienībā. Arī bērni nedzimst ne jauniem, ne veciem eiropiešiem. Šobrīd mēs 27 Eiropas dalībvalstīs skaitām vidēji 1,6 bērnus uz vienu reproduktīvā vecuma sievieti. Lai iedzīvotāju skaits nemazinātos, būtu vajadzīgi vismaz 2,1. Es domāju, tu vari aicināt, cik tu gribi mūsdienās. Modernā rietumu pasaulē neviens nedzemdēs bērnus, tāpēc, ka kāds viņus aicina. Būs kaut kāda, es nezinu, cik tur procenti dīvaini, ja? Bet cilvēki pieņem šo lēmumu pilnīgi apzināti un tikai tāpēc, kā viņi gribēs tos bērnus, nevis tāpēc, ka Eiropā paliek pārāk maz demogrāfiskā tā situācija pārāk slikta. Lai gan mēdzam teikt, nevaram bērnus atļauties, patiesība ir pilnīgi pretēja, jo lielāka pārticība valstī, jo mazāks bērnu skaits ģimenē. Kaut kā tie paši bērni. Jā, tad brīdī, kad tev ir naudas daudz un tu brauc apkārt pa pasauli un sapņo par to, ka tu aizceļos uz Austrāliju, Japānu un vēl kaut kur, tad ir vienas domas. Savukārt tiem, kuriem nav tās naudiņas, viņiem vismaz ir cerība par to, ka bērni aizbrauks uz Austrāliju vai uz Japānu. Te ir tā ķīmija, kas varbūt tās arī to demogrāfiju ietekmē, ja? Ka jo vairāk tās naudas, jo vairāk tie mērķi dzīvē. Es esmu saticis cilvēkus, kuriem vienīgais mērķis dzīvē ir viņu bērnu labklājība. Viņiem vairāk vispār nekas neinteresē. Eiropieši izbauda iespēju nenovecot un dzīvot ar prieku, taču par to ir jāmaksā ar neromantisku realitāti. Eiropā ir palicis tik maz jaunu cilvēku, ka nāks aizmirst par pensiju un palikt darba tirgu ilgāk. Kamēr vieni protestē, tie, kas orientēti uz karjeru, neiebilst. Nezinu, slavenai kosmopolitēnu žurnāla radītājai Helēnai Gerlī-Braunai ir pār par 90 gadiem. Viņa joprojām iet uz darbu, viņa joprojām staigā rozā mini kleitiņā un uz rakstāmašīnas raksta atbildes lasītājām un citu valstu redaktoriem. Mēs nevaram tā viennozīmīgi pateikt, kad ir kaut kāds gadu skaitlis, kad cilvēkam pārstāja darboties smadzenes vai viņš nespēja darīt to vai citu darbu. Man māte nostrādāja skolā līdz
80 gadiem. Tas pensionēšanās vecums, viņš ir īstenībā tikai un vienīgi ar veselības stāvokli saistīts. Ja veselības apstākļu dēļ cilvēks nevar darīt to darbu, tad ir kaut kādas problēmas. Ja viņš nevar to darīt darbu, tāpēc, ka viņš ir morāli kaut kā nogurs un grib, doties pelnīt atpūtā, tas ir vēl cits stāsts. Tātad darba tirgus un nodokļu sistēma mūs grib, arī vecākus un vecus. Bet vai tiešām 60 gadus vecam ordināram darba meklētājam būs izredzes konkurēt ar jauniešiem, piemēram, Latvijas darba tirgū? Un ja ne, vai mēs esam pietiekami toleranti, lai pieņemtu, piemēram, afgāņu viesstrādniekus? Tā izskatās, ka priekš rietumu kultūras tas nav pārāk iepriecinoši vai optimistiski, tāpēc, ka tas ir tāds apburtais loks, jo mazāk bērnu, jo vairāk vecu cilvēku, jo grūtāk ar sociālām programmām, jo grūtāk ar to naudu. Kādam būs jāstrādā, ja tas pensijas jāpelna. Brauks cilvēki no citām valstīm, ar citām kultūrām, tas ir baigais izvērts, un tas ir ļoti saprotami, jā, bet īstenībā tā ir vēl viena lapas puse interesanta cilvēks vēsturē. Kas tikai nebija? Jā. Kas tikai nebija mūsu vēsturē? Par to novecošanu jau tas ir tās pašas nūjas otrs gals. Ja reiz tik ilgā laikā nepietiekoši dzimst jaunā paudze, tad attiecīgi paliek proporcionāli vairāk veco cilvēku. Arī Polija to izvirzīs tieši šo paudžu solidaritāti. Tas pats demogrāfijas ziņojums liecina, ka katru gadu 1 līdz 2 miljonu cilvēku Eiropā ieceļo. Un ja mēs vispār varam runāt par eiropiešu skaitu pieaugumu, tad ļoti lielā mērā tas ir nevis pateicoties dzimstībai, bet pateicoties imigrācijai. Diemžēl arī Latvijas pensiju sistēma ir tā plānota, ka pēc gadiem 10, 20, 30 ir paredzēta diezgan masveida imigrācija uz Latviju. Es domāju, latvieši ar to vēl nav sapratuši un nebūtu tik viegli samierinājušies, bet patreizējā pensiju sistēma, lai viņa noturētos stabili, to paredz. Skatoties uz Eiropas attīstību kopumā, es kādreiz abrīnoju. Mums ir tik daudz zinātniski pierādītu atziņu par bērna veselīgu attīstību. Īpaši, ja mēs skatāmies uz bērnu veselīgu attīstību agrīnā periodā, un šeit es runāju līdz vecumam, līdz gada vecumam, līdz pusotram gadam, zinot, cik nozīmīgi bērnam ir šis objekts, un visbiežāk tā ir māte. Un visa Eiropa šobrīd pieļauj tādu nežēlīgu kļūdu prālāk pret saviem pilsoņiem, pret saviem stabiliem un darbspējīgiem pilsoņiem, jo mēs pārlieku agri piespiežam sievietes atgriezties darbā un nenodrošinam iespēju viņām palikt mājās līdz tam vecumam, kas bērnam ir nepieciešams viņa veselīgai attīstībai dzīvot mājā. Bērnam patstāvīga mamma ir nepieciešama vismaz līdz tiem 3 gadiem. Un tāpēc es ar šausmām skatos, piemēram, uz Portugālē, viņiem ir bērndārži no 6 mēnešu vecuma, un viņiem nav šī iespēja sievietei palikt mājās. Un ko mēs sasniedzam? Mēs šobrīd dabūnam Eiropā, ievērojami tiek pieaugs to cilvēku skaitlis, kurš slimo ar psihiskām slimībām. Bet Amerikā uzskata, ka Eiropa jau tā ir pārāk vaļīga šī jautājumā, ka pietiek ar 3-4 mēnešiem bērnu kopšanas atvaļinājumu. Bet politiski ir viens uzskatīt, otrs ir izmantot mūsu zināšanas, lai neiebrauktu situācijā, kad mums šo cilvēku ir, bet viņi kļūst psihiski slimi. Tas varbūt būtu ļoti solitā ekstrēmi, jācer, ka viņi nekļūst psihiski slimi, bet vien gan es varu teikt, ka droši vien viņi nebūs ārkārtīgi orientēti uz ciešām ģimeniskām saitēm. Bet, toreiz bijis, pat tai Budapeštā tai demogrāfijas konferencē, un es tiešām gribu noskaidrot, ja mēs mēģinam uz laiku atlikt tās emocijas, tās sāpīgās ar to, ka tieši latvieši būs īpaši maz. Bet ir tā realitāte. Viņi ir ne tikai maz to latvieši, bet viņi ir arī veci. Un šī realitāte attiecās ne tikai uz Latviju, uz visu Eiropu. Ko mēs ar to iesākam? Kas strādās un kas maksās mums pensijas? Ko Eiropa par to saka, ko Latvijas politika par to saka? Tiklīdz mēs sākam domāt, ja ne citādāk, tad imigranti visas problēmas atrisinās, mums zūda motivācija domāt par to, kā mums pašiem veicināt šo demografisko pieaugumu. Visā Eiropā iztērē apmēram 2 reizes vairāk uz ģimenes atbalstu no attiecīgi ekonomiskā koprodukta, no tā IKP saucamā. Latvijā tas ir viens no viszemākajiem, 1,3%, bet atbildīgās valstīs tas iet pāri pa 3 un sasniedz pat 4% kā Francijā, kas īpaši rūpējās par savas nācijas nākotni. Bet Ilmār, mūsu sabiedrība jau nav parādījusi lielā mērā spēju aiziet un pieprasīt politiķiem, lai viņi atbildīgi rīkojās un piešķir naudu.
kur mūsu sabiedrība var aiziet izdarīt, ja, piemēram, mūsu sabiedrība saprot tikai to, ka pareizi ir rīkot ziedojumu kampaņu bērnu slimnīcai, bet neviens nav aizgājis un ar pilsonisku atbildību pieprasījis, lai valsts nodokļu maksātāju naudu iedala bērnu ārstēšanai. Tūlīt pensionāri uzdos jautājumu, ja mēs ieguldam vairāk māmiņu algās, kas būtu pareizi, vai šai demogrāfijas veicināšanai stimulējam to ekonomiski, kaut kur tā nauda ir jāņem. Un kas ir šobrīd uz Eiropas līmeņa, kur ir vislielāka izdevuma proporcionāli salīdzinot ar citām Eiropas valstīm? Tas ir sociālais budžets. Tātad, kurš piekritīs tam, ka būtu jāsamazina pensijas, ka būtu jāņem līdzekļi pensionāriem, tad kāpēc es saku, ka šī domāšana un šī audzināšana ir ārkārtīgi būtiska un tā ir prioritāte? Ka tas arī rada vēlāk šo pievienoto vērtību, ka tas arī rada šos te pilsoņus, lai mazāk vajadzētu ievest imigrantus, saprotiet? Bet ko mēs ar to te robu darīsim? Pēc 10 gadiem mums ir milzīgs robs. Kā tu to komentē? Un varbūt arī pareizi. Nu, ja tas demogrāfiskais robs būtu tikai kādi 3 vai 5 gadi, kas būtu kaut kāds krīzes pārvarēšanas brīdis, līdzīgi kā kara robs Otrā pasaules karā, tad jau to nācija diezgan varētu ar gadiem aizaudzēt. Tur jau nav no svara, vai mums ir 20-gadīgi cilvēki vai 25-gadīgi viņa vietā. Bet tagad mums tas rops ir veselā paaudzē, un viņš vēl turpinās iecirst vēl smagāk. Un nākošai paaudzē, kas ir tikai puse no sava skaita, dzimst vēl attiecīgi, tātad 4. daļa no tā. Es domāju, tur steidzami ir kaut kas jādomā jau tuvākos, bezmaz vai šī gadā, lai kaut kāda tomēr finansu līdzekļi tiek pārlikt, jo nav jau jēgas nekādiem ieguldījumiem infrastruktūrā, nevienu jaunu ēku celt, nevienus ceļus būvēt, neko, ja netiek nodrošināts šis tautas attaudzes pamats. Man ir vēl viens jautājums par imigrantiem. Mums ir jārunā un jāapspriež jautājums, kā vislabāk risināt imigrācijas jautājumu. Tas, ka visdrīzāk mums viņš būs aktuāls un mēs no viņa nevarēsim izvairīties, tas ir, manuprāt, apliecina statistika to. Mums ir galvenais saprast, kādā veidā mēs varam piesaistīt tādu veidu imigrantus, kas mums ir visderīgākie. Nevajadzētu iedēstīt zemapziņā cilvēkiem atziņu, ka imigranti atrisinās mūsu demogrāfiskās problēmas. Viņi var padziļināt problēmas. Ekonomiskās problēmas. Te ir runa, ka demogrāfiskās problēmas rāda ekonomiskās problēmas, un tas, laikam, ir tas jautājums, ko es mēģinu tā kā, ko mēs ar to iesāksim? Tur var sagaidīt, kamēr tā situācija iestāsies un kamēr tā pensiju, teiksim, sistēma sāks brukt, un tad cilvēki būs spiesti domāt. Vismaz politiski. Tu domā, diez vai mēs iepriekš izdomāsim? Es nezinu, arī latvieši nepieradīs pie domas, ka imigranti varbūt arī kaut kas pozitīvs. Pirms izmisīgi sāks trūkt ārstu, medmāsu, veikala apkalpotāji, jebkuri citi darbinieki, kad latviešu uzņēmēji nevarēs vairs nekādus darbiniekus sev dabūt, tad tā doma arī latviešiem mainīsies, ka varbūt arī ir vērts kādu imigrantu. Jūs piekrietat, kad situācija būs pie durvīm un nāks iekšā, tad mēs būsim ar mieru par to domāt un agrāk par to pat varbūt nemaz nevajag domāt? Lielā mērā mēs jau domājam par to. Jautājums ir atkal uz kādu risinājumu mēs koncentrējamies. Vai mēs domājam par to, ka šis imigrācija būs brīnum līdzeklis, kas atrisinās šīs problēmas, vai arī mēs koncentrējamies to, kā palielināt dzimstību. Vai jūs varat prognozēt, vai tās izmaiņas būs iespējams veikt? Jūs teikt, ka vajag, bet jums šķiet, ka būs? Tas izmaiņas lēnām, bet viņas notiek ar katru soli. Tad, kad mēs runājam ar savu apkārtēm, viņas notiek. Jautājums, kādos mērogos viņas notiek. Un te es uzskatu sabiedrības pienākumu spiest uz pārējiem sabiedrības locekļiem, sākot ar saviem radiem paziņām, ka šis ir viens Latvijas prioritātes jautājums numur 1. Un līdzīgi arī tas spiediens jānovirz uz politiķiem. Šobrīd politiķi īsti neredz tās jaunās ģimenes, kas vēlās kaut kādas izmaiņas valsts politikā. Tās stāv klusu. Mums ir ļoti aktīvi, varbūt, pensionāru asociācijas un citas darbaņēmēji, bet, teiksim, jaunas ģimenes, jaunie vecāki ar bērniem sēž virtuvē un nerunā par to. Ilmārs teica, ka mums būtu jāizdara tāds lielāks spiediens uz politiķiem, vienam uz otru, pašiem uz savu domāšanu. Es domāju, ka arī šajā diskusijā mums bija pietiekami daudz tādu spiedienu vienam uz otru un daudz emociju. Es varu solīt, ka arī nākamais raidījums varētu izvērsties līdzīgs, jo savā ziņā tēma ir saistīta ar šo. Tēma ir par valodu un par valodu politiku Eiropas Savienībā. Tiksimies nākamajā ceturtdienā. Gundars Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte.